Sveikas, dāmas! Šodien ļoti sagribējās parunāties par šādu tēmu. Par mūsu brīvību, mūsu neatkarību, gan finansiālo, gan emocionālo. Ļoti smaga tēma dāmām, tāpēc, ka mūsu daba ir radījusi tādas, ka mums ir tieksme pieķerties. Mums ir šī te oksitocīna problēma, kas vīriešiem nav, kas mums liek pieķerties bērniem, vīriešiem. Un tā ir tā lieta, ar ko ļoti grūti tikt galā tajā brīdī, kad ir jāpieņem kaut kādi diezgan radikāli lēmumi, kad ir jāmēģina šo te saikni saraut. Protams, ka mums visām ļoti gribas cerēt, ka mēs esam tā vērtas, lai mūs mīlētu, bet mums, diemžēl, kā mūsu sabiedrībā, es nezinu, vai tas tāds postpadomju mantojums vai kas, vai mūs tā ir audzinājuši, mums ir totāls pašcieņas trūkums. Mums ir tāds sindroms, ka savāciet mani da jebkas. Mums tik ļoti gribās, lai mēs būtu vajadzīgas, ka mēs brīžiem vēl nenovērtējam, cik ļoti tas cilvēks mūs ir pelnījis, kas mūs savāc. Ja, mēs esam gatavs uz jebkādiem kompromisiem, gatavs uz jebko, lai tikai mums būtu kāds blakus. Bet šis te otrs cilvēks vīriešiem vispār ir tā, ka viņi mēdz palikt nekaunīgi. Pat tad, ja tu neļaujies, pat tad, ja tu esi cilvēks ar mugurkaulu un pašcieņu, viņus tā patīk vēl laikam jānoliek pie vietas. Bet, ja tev šī te mugurkaula un tās pašcieņas nav, un tas vīrietis jūt, ka tev nav šīs te sevis vērtības apziņas, agri vai vēlu, ir sevišķi, ka finansiāli no viņas atkarīgi, viņš sāks par tevi izturēties kā pret mantu. Un tas ir briesmīgi, tas ir riebīgi, un tas ir tāda lieta, ko cilvēkam ar pašcieņu nekādā gadījumā nebūtu jāpieļauj. Ja tu to pieļausi vienreiz, divreiz, tad atpakaļ ceļa vairs nebūs. Man ļoti patīk tāds piemērs, lai novērtu savu pašcieņas līmeni, ja? Iedomājies, ka tas ir Angelina Jolie, pieņemsim. Un ielien viņa sādā un padomā, vai viņa pieļautu, ka pret viņu izturās tā, kā izturās pret dažu labu no mums, ja? Kad ir totāla necieņa, neskatoties to, ka tu varbūt esi bērnu māte, tevi ne par ko neuzskata, tevi absolūti nerēķinās, tavā klātbūtnē tur flirtē ar citām, vai pakluso kaut kur sarakstās. Šodien, godīgi sakot, ir tik izli vīrieši, tik ļoti nespējīgi uzņemties atbildību, ka kāpēc šobrīd ir tāds stils un mode dzīvot nereģistrētā laulībā. Es nesaku, tas labi vai slikti, tā nav mana darīšana, katrs izlēma, kā grib. Tāpēc, ka vīrieši negrib uzņemties atbildību. Pat ja tā atbildība nav kaut kāda tāds baigais loks, tas nav nekas nodefinēts. Tā ir tāda morāla atbildība par to, ka tu atbildi par to otru cilvēku, ka tu viņu atbalstīsi. Ir sevišķi, teiksim, ja ir bērni kopīgi. Sievietei tas ļoti svarīgi, pat ja viņi varbūt to neapzinās, bet viņai tas ir ļoti svarīgi, jo tas viņai dod drošības sajūtu, tas viņai stipri mazina stresu, ka ir kāds, kas par viņu ir uzņēmies atbildību. Šodienas merkantīlajā pasaulē, diemžēl, ir tā, ka katrai sievietei ir jābūt kaut kādam savam naudas makam, un mums arī ir iespēja nopelnīt, bet, ja kādreiz bija tā, ka tās ģimenes veidojās un stipras kopā turējās, un vīrietis sapratīja, ja viņš par to sievieti un bērniem nerūpēsies, viņi vienkārši aizies postā. Tad šodien tā nav. Šodien vīrietis var būt pietiekami bezatbildīgs un pateikt, nepatīk, ka ir pelna naudu pati. Labi, ja tu par to esi laicīgi parūpējusies un tā nauda sākusi kaut kur pelnīt pati. Bet ļoti bieži tā, ka tai sievietei nav bijusi iespēja vai nav bijusi pietiekama motivācija, to naudu sāk pelnīt. Un tajā brīdī, kad viņi nostāda fakta priekšā, nepatīk, un vīrietis īstenībā to ļoti ļaunprātīgi izmanto. Ja viņi jūt, ka tu no viņas finansiāli atkarīga, viņiem neko nemaksā pateikt. Lūdzu, tur ir durvis. Vai paciet visu, ko es gribu, lai tu no manis paciestu. Vai arī sēdi pie ratiem, stāvi klusu, un es teikšu, kā būs. Un tā ir, līdz ko sievietei parādās sava nauda, viņai parādās pavisam citi argumenti. Viņas argumentiem uzreiz ir pavisam cits spēks. Jo, ja sieviete ir sava nauda, pat ja viņas nav daudz, bet viņa ir, tas nozīmē, ka viņa nav pielikums vīrieti, viņa ir pati pa sevi. Nauda ir pašcieņas rādītājs. Nauda ir vīriešu matērija, bet mēs šajā pasaulē, vīriešu pasaulē dzīvojam, mums tā naudu vajag. Mēs ļoti labi saprotam, ka šodien mums ir pietiekami brīvas visiem attiecības, cilvēki šķirās, tas ir it kā normāli. Ja tev ar to cilvēku nav pa ceļam, tu labāk izšķiries, nekā tu tur mokies, nav vairs tie viduslaiki un padomi laiki, ja, kad tas bija liels kauns. Šodien ir savādāk, mēs taupam savas dzīves laiku, ja mums nesanāk tā kopdzīvē, tad mēs labāk dzīvojam vienas pašas. Bet vīrieši nāk un aiziet, bet tie tavi bērni, viņi vienmēr ir un paliks ar tevi. Un tev jārēķinās, ka tev viņus ir jāizaudzina, tev vienmēr jābūt gatavai izaudzināt viņus pašai. Skarbi tas skan, pat ja tev ir vīrietis blakus un viss ir kārtībā, vienalga tev ir jābūt kaut kādam finansiālam spilvenam, tev ir jābūt gatavai, ka ja nu kas,
ka tev jābūt spējīgai tos savus bērnus uz tām kājām uzlikt. Jo vīriešiem šobrīd ir ļoti ērti iedomājieties, ka viņš var sievieti necienīt. Viņai nav naudas, viņa nekur neaizies. Tie bērni aug. Vīrietis skatās forši, mani bērni aug, man būs uz vecumdienās pasniegs glāzi ūdens. Tas nekas, ka es neesmu pirkstu pakustinājis. Tas nekas, ka es viņos neesmu emocionāli ieguldījies. Tas nekas, ka es māti viņu pazemoju, bet man tie bērni ir, un ja no kas tad viņi mani izračīs, ja, vecumdienās. Tā tas šobrīd, diemžēl, ļoti bieži notiek. Bet ja tam vīrietim būtu sajūta, ka tu jebkurā brīdī var apgriezties un aiziet ar visiem saviem bērniem pie necienīgas uzvedības, tad viņa attieksme būtu pavisam savādāka. Ir viens krievu psihologs, kuram ir ļoti labs termins, viņš krieviski skan ļoti labi, latviski tik labi neskan. Tapķis sat. Viņiem ir vesels kurss apmācību par šo tehnoloģiju. Līdz ko vīrietis uzvedās necienīgi, tā, čības dārzā. Un pilnīgi bez kaut kādiem kompromisiem. Kamēr viņš saprot, kur ir tavas robežas, ko drīkst un ko nedrīkst atļauties. Šobrīd ar tām brīvajām attiecībām arī ir tā, kā viens vecs tantuks vienreiz autobusā pateica, kāpēc jāpērk govi, ja pienu var dabūt par velti. Vīriešiem patīk ērta dzīve, bet ja viņiem attiecības izveidojas nekādas, viņiem ir pilnīgi vienalga, viņi var ļoti ilgi gadiem to paciest. Viņi ir apmazgāti, viņi ir pabaroti, viņiem bērni aug tīri izmazgāti, visu skolotni, viss kārtībā. Viņiem nospļauties, kā tā sieviete jūtās. Viņiem viss ir labi. Viņiem, ja sieviete emocionāli jūtās slikti, tādā vidē, kur viņu nemīl, nepieņem, necienā un tā tālāk un tā tālāk. Vīrietim ir dzīve pilnīgi vienalga. No dzīves tā novērojams, ka vīrieši reti, kad aiziet uz nekurieni. Pat ja viņiem ir kā sūdīgi un vispār nekādas attiecības, viņi reti, kad aiziet uz nekurieni. Viņi parasti nomaina vienas attiecības uz citām attiecībām. Vienu ērtu siltumāju uz citu ērtu siltumāju. Reti, kad vīrietis kāds aiziet pats sevi apkalpot. Tā ir. Viņiem tā emocionālā pasaule, viņiem tā emocionālā puse nav tik svarīga kā sievietēm. Tāpēc vienmēr ir jāsaprot, kur iestājas tas brīdis, kad mūs vienkārši sāk izmantot. Es saprotu, ka ir ļoti viegli no malas runāt, lai gan man nav viegli. Tā ir arī mana vēsture daļai. Ir viegli runāt no malas, ir daudz grūtāk tad, kad tu tajā visā esi. Bet tad, kad tu saproti, ka pilnīgs bezceris un ka tas vīrietis nemainīsies, labāk ir vienreiz to asti nocirst, nekā cerēt, ka nesāpīgāka būs astas griešana pa gabaliņiem. Jo, ja tu aizēji, tad, kad pie pirmajām pazīmēm saproti, ka nav, tā būs sāpe. Bet, ja tu vēl ļausi ilgstoši par sevi ņirgāties, pret sevi slikti izturēties, tā sāpe pa to laiku sareizināsies vismaz ar 10 un būs vajadzīgs stipri ilgāks laiks, lai to atjēgtos. Es neaicinu tagad visām izbeigt attiecības, kuras nav pietiekami labas, bet uz ko es aicinu? Ja jums ir kaut vai pavisam nedaudz brīva laika, es sevišķi viņas bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad vispār tas ir ideāls laiks, lai gan es saprotu, ka ir ļoti, ļoti fizisks nogurums liels, bet sāciet kaut ko darīt, lai jums parādītos sava nauda. Jūs redzēsiet, ka līdz ar naudu, pat ja tā nebūs liela, jums augsts pašcieņa, un pilnīgi absolūti mainīsies vīriešu attieksme pret jums. Jo tajā brīdī, kad viņi saprot, ka jūs finansiāli esat daudz maz noturīgas un ar savu mugurkaulu, un jūs varat tos bērnus pasist padusē un aiziet, tā attieksme pret jums var pilnīgi radikāli mainīties uz labo pusi. Tāpēc, pirmais, ja jūs slikti jūtaties attiecībās, pirmais, par ko ir jārūpējās, par to, lai jums būtu sava patstāvība, lai jums būtu savas finanses, jo tad jūsu vārdam, jūsu vēlmēm būs pavisam cits svars. Diemžēl tā ir. Vīrieši mums ir dzīvnieki, lai viņiem vajag nevis skaisti emocionāli šī puši, bet tā kā tu dari, tā es negribu. Un ja tu tā turpināsi, es vienkārši apgriezīšos un aiziešu. Bet ir jābūt gatavam tiešām apgriezties un aiziet, nevis pēc tam 27 reizes nākt atpakaļ. Jo ar katru reizi, kad mēs atgriežamies, mēs arī zemāk tajā vērtību skalā tam vīrietim būsim. Tāpēc tā, ir jābūt gatavam aiziet un jābūt gatavam, pat ja viņš tev pakaļ nenāks, ka tu vienalga ar saviem bērniem tu savu dzīvi sakārtosi. Jo saprotu vienu lietu, kamēr tu esi sūdīgās attiecībās, paiet tava dzīve. Labāk tu esi viena pati ar bērniem mierā, nekā tu esi sūdīgās attiecībās ar tiem bērniem, tie bērni cieš, tu ciet un tava dzīve paiet. Kad tu kārtosi kārtīgu dzīvi 50 gados? Nē, sāc agrāk. Sāc ar savu finansiālo neatkarību un redzēsi, attieksme pret tevi radikāli mainīsies. Vienkārši es esmu nogurusi lasīt tos sirdi plosošos stāstus internetā, meiteņu raudas, teiksim tā, cik briesmīgi pret mums izturās vīrieši. Tas ir atkarīgs tikai no tevis.
Vai tu to pieļauj, vai tu to nepieļauj? Ja atceries par Angelīnu Džolī. Iedomājies Angelīnu Džolī. Vai tu to pieļautu? Vai tev interesētu kaut kāda džeka tur viedoklis? Apriezos un aizgāja, vai ne? Pamēģiniet tādā veidā sevi patrenēt. Kā es reaģētu, ja es būtu Angelīna Džolī? Vai es to visu paciestu, vai es tomēr noliktu to džeku pie vietas? Ja tev nepatīk, kas tavā dzīvē notiek, tad pie šī video ir informācija par vienu no veidiem, kā tu vari sev tādus papildus ienākumus izveidot. Pie tam šī ir tā vieglā versija, kas neprasīs no tevis nedaudz laika, nedaudz spēka un iesākumā pat nedaudz zināšanu. Tālāk viss tavās rokās, cik tu gribēsi izglītoties, mācīties, attīstīties. Tā kā, ja vēlies kaut ko mainīt, skaties informāciju zemāk. Nu ko, izturību mums visā, mīlestību, mieru sirdī, veselus bērnus.